испугались, поехали. И будет сегодня хорошая тренировка для тех, которые только начинают ехать. И сейчас именно ехать. Всегда идут первый круг на внутренний путь. Не забывали этот путь. У нас тоже ворота. Что с собой? Bija gatavs bija no jauna gada, bet neizturēja motora traucējumu un savu motoru traucējumu. Nu jā, tehnika, tā ir gadās, es nekad to nevaru paredzēt, mums gatavs sacensībēs, bet gatavošās uz kurā gadā kāds ķibels. Adrenalīna pietika, viss bija kā vajag, cīņa bija, viss notikās, visi sveiki, veseli, tas galvenais.
teiksim, tā visatraktīvākais, nu labi, par skiestu, nezinu, bet no Ronabaltiem mūsu braucieni, kur, teiksim, kur bija liela čūpa un bija apdzīšanas, bija viss kaut kas. Kā tie džipisti, viņi kā startu izbrauc, tam arī nobrauc, praktiski vienas apdzīšanas nav. Nē, šodien, teiksim, nu, priekš Latvijas es neatceros tagad, cik gadus, lai būtu tāda apmeklētība, kā šodien. Redzēs, tagad tā kā slavas dziesmas, sparkiem dziesma jau mani. Tas tāds ir, teiksim, nu paceļama. Tur nekas nav jāliek, ņemi braukt uz gonku 20 litri benzīna. Nu, ja visi vienādi iet, ja, tev adrenalīnu tāpat var padzenāt, tīsi normāli. Cīņa ir, viss notiek labi, nav tik milzīgi teātri, bet arī bīstami mazākā. Četrak motors saucās Sparks. Nu, nezinu, kas to izdomājis, bet es braucu ar viņu 3 stundas. Es nobraucu, un es varu pateikt tikai, kad ir vienreizējs kolosāls mocīts. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmkārt ir lēts un augšana. Manā skatījumā ir ļoti baudāma. Kāpēc? Tāpēc, kad viņš ir viegls, iepriekšējiem mocītiem ūdens nāca, nu, sitās sejā, taču tam mocītam nesitās. Viņš izskatās no tāds nesmuks, tāds caurumi, nevar saprast, kāpēc tie, ja? Bet ūdens vispār nenāk vispār nemaz. Un braukt ir ļoti viegli. Nu, un es uzskatu, ka viņam tam mocītam ir ļoti liela perspektīva. Taisn mūsu jauniešiem. Nu, šitā saucās tautas klases. Lielie jau ko lielā. Lielo ir, tu jau jābūt ir meistarībai, ir jābūt lielam naudas makam ir. Nu, tā kā es esmu šausmīgi kolosāli pārsteigts, kad ir vienreiz kolosāls mocīts. Pēc mānīšanās. Tur nedaudz ir, neesmu braucis, pagājušas nebraucis ir, un tad ir meistari pietrūd nedaudz startāji. Gan pirmā iebraucienā, gan trešajā starts nogulēja. Otrā iebraucienā startu ļoti labi paņēma ir, tad nobrauc otrais, Igauns ir novinnēja. Un pārējos ir pirmā iebraucienā bija trešais, trešajā iebraucienā bija trešais. Ir iespēja trenēties un augt. Trasa ļoti ātra, jābūt meistaram, lai viņi izbrauktu. Trenējies esmu, ir jau kāds mēnesis riņķī, pat ja vairāk, kāds 7 treniņi vismaz ir aizvadīti. Tad pirmajā braucienā sanāca netik labi, otrajā pirmā vieta un trešajā arī diezgan labi, bet kopvērtējumā pirmā vieta es ļoti apmierināts. Eiropā es gribētu tikt 10. tā kā vajadzētu.